Pirms kādiem 2 gadiem ārkārtīgi populāri bija fotografija. Visi fotografēja. Bija pilni draugi Facebooks ar fotografijām, ar grandiozi kadrētām bildēm, ar dzelzceļa sliedēm, dziļdomīgi. Visiem likās, ka dzelzceļa sliedes ir labākā lieta, ko fotografēt, vai pēdas paši fotografēja. Nu, tā tendence ir joprojām. Tagad, kad ir attīstījušies video formāti, proti daudziem fotoaprātiem klāt ir iespēja arī filmēt, kas, manuprāt, ir grandiozi, jo tas dod daudz plašākas iespējas cilvēkiem izmēģināt savus spēkus. Tagad tendence un modas tendence ir attiecīgi filmēt. Tagad cilvēki filmē sliedes un filmē pēdas. Kas tad jums jāņem vērā sākot darbu filmēt filmu? Tātad ideja. Vispirms jums ir jābūt skaidram, ko jūs gribat nofilmēt. Kāds tas ir stāsts? Vai tas ir stāsts ar vienu galveno varoni, vai tur ir vairāk galvenie varoni? Vai tas būs stāsts, kur jūs aizkadrā stāstīsiet, kas notiek? Vai tas būs stāsts ar dialogiem un sarunām? Vai tas būs kaut kas ar action, ar cīņām un kaujām, vai tieši otrādāk ļoti melanholiski un dziļdomīgi? To visu apkarot, tad jums pēc tam ir jādomā tās tehniskās iespējas, ko jūs varat izdarīt, un bieži vien jūs varat pielāgot stāsta nianses tam, ko jūs varat izdarīt tehniski. Ja jums nav mikrofona, tātad, varbūt jums nevajag aizrauties īpaši ar dialogu ierakstīšanu. Tad notiek pre-production. Faktiski stāsta idejā arī vairāk vai mazāk ir pre-production, jeb filmēšanas sagatavošana. Ko tas nozīmē? Tajā procesā, ja jums ir skaidrs stāsts, tātad jums ir vairāk vai mazāk zināms arī scenārijas filmai, jūs sadalāt lomas. Šajā gadījumā jūs tiksiet sadalīti 3 grupās, kā man stāstīja, un es ieteiktu silti katrā grupā pateikt, kurš būs režisors, proti tas cilvēks, kurš koordinēs visu filmēšanas procesu. Protams, ka jums viens būs operators, izvēlēties, kuri būs aktieri. Vienam cilvēkam vajadzētu būt tam cilvēkam, kurš atbild administratīvi par visu. Plāns, pieņemsim, varētu būt vidējs vai vēl nedaudz lielāks. Tātad jau tuvāks. Un tad ir tūplāns. Un tūplāns savukārt ir iedomājieties, ja ir televizora ekrāns, tas būs kaut kur vai nu šāds, vai nu vēl tuvāk, un tad pavisam makro tūplāni ir, nezinu, viena acis tikai. Tad ar šiem 3 galvenajiem pamata elementiem ir jārēķinās, ka no tā notiek montāža, kāda var būt. Un jums pēc tam arī būs dalījums šiem plāniem, ko noteikti kāds cits pastāstīs. Bet jums ir jāatcerās, ja jums ir uzņēmums filmēt koplānā, tas nenozīmē, ka jums ir tikai vienam plānam jābūt. Koplāns arī var būt tuvāks, tālāks, bet atstājot to vispārējo, ko jūs redzat. Jo kādēļ svarīgs ir koplāns? Koplāns dod iespaidu, jeb sapratni par vidi, kur tas notiek. Respektīvi, koplānā mēs redzam, ka mēs esam ārā. Tas nav kaut kur telpā vai sporta zālē, tas ir sporta laukums ārā. Mēs skaidri saprotam, kāds ir laiks, ka ir apmācies, ka ir nolīs, vai vismaz varbūt vēl līs. Mēs redzam, cik cilvēki ir tie, kas darbosies šajā ainā, viens vai vesels vairums ar cilvēkiem. Ja jums ir stāsts par basketbolu, tad visticamāk, ka jūs nerādīsiet tikai to, kā basketbolists ir nosvīdis, mēģinot iemest bumbu grozā. Visticamāk, ka jums būs arī tūplāns pašai bumbai, kuru viņš driblē. Respektīvi, tūplāns rada noskaņu. Tas ir ļoti svarīgi arī. Tātad šīs lietas jums ir jāatceras. Kas vēl? Jūsu šī vakara uzdevums būs ļoti sarežģīts vairāk apstākļu dēļ. Viens no tiem ir laikapstākļi un laika stunda. Jo filmēšanā ļoti svarīgs ir apgaismojums. Un gaismas kā tāda ir dārga lieta. Jo profesionālākas gaismas, jo vairāk naudas tas prasa. Tādēļ tiem, kuriem ir mazs budžets, ļoti bieži izvēlēsies filmēt ārā. Tas nav kā likums, bet vairumā, ka es vismaz tā darīt, ja man nav naudas, bet gribu ko nofilmēt, skaidrs, ka visticamāk izvēlēšos maksimāli izmantot dabīgo gaismu, vai tas būs telpā, kur ir ļoti labs atgaismojums, vai to darīšu ārā.